Šajā video es jūs iepazīstināšu ar kontaktformu priekš WordPress, saucas kontaktforma 7. Šī ir lieliska kontaktforma, jo labi izskatās mobilajās ierīcēs. Esmu sagatavojis divus screenshots, lai parādītu, kā piemēram telefona ievadas sistēma, tad parādās lieli cipari, kas ir ļoti ērti mobilai ierīcei, un arī, teiksim, kalendārs parādās šādā veidā, un ērti var mainīt gan datumu, gan mēnesi. Kontaktformas atrodas sadaļā kontakti, var pievienot jaunu, dotā brīdī ir izveidotas divas. Viena saucās pieslēguma pakete manā gadījumā, un tā atrodas šeit, ir izvietota, un otra, kas saucas sadaļai kontakti, ir izvietota šeit, nedaudz savādāka. Kontaktformas iepriekš radītās var dublēt, tad, ja ir veidot iestādījumi, un jāizmanto atkārtoti, pamainot tikai nosaukumu, var būt dažas lietiņas, tad var veidot duplikātu. Mūsu gadījumā mēs pievienosim jaunu formu, pievienot jaunu spiežu. Pēc noklusējuma ir latviešu valoda, var izvēlēties citu valodu, pievienot jaunu. Standartā šeit ir jau tāda forma, kur jāievada būs vārds, e-pasts, tēmas nosaukums, un tātad ziņa. Ko tad mēs šeit varam darīt un ko tad mēs varam pamainīt? Mēs principā varam izdzēst visu šo te ārā, bet kas šeit ir svarīgi, šīs te kvadrātiekavas, tie tad ir tie kodi. Starp burtiņiem P jums ir jāieliek sagatavīte. Lūk, šeit ir, piemēram, mēs gribam telefonu numuru, tad mēs atstājam tikai šos te P ar noslēdzošais, un pa vidu starp viņiem ieliekam šo te telefonu numuru formu. Formas nosaukumu mēs varam mainīt. Šeit mēs varam ielikt ķeksīti, ka telefons ir jānorāda obligāti, un insert tag. Tad starp P ir ielicies tāda kvadrātiekava, tas tad arī būs šī te forma, kur būs jāievada telefons. Lai lietotājiem būtu skaidrs, kas tur ir jādara, tad mēs varam pierakstīt telefona numurs šeit ir jāievada. Lūk, šādi izskatīsies forma priekš telefona numura. Jūsu e-pasts, šeit ir pielikts vārds klāt obligāts, un ir vēl BR. Šis te BR, kas izskatās šādi, BR, vai vienkārši viņš var būt, lūk, šāds BR, tas nozīmē, ka pārnes ievada formu uz zemāku līmeni, zemāku apakšu, tad mēs šeit, piemēram, redzam, ka e-pasts uzraksts jūsu e-pasts ir augšā, bet pati forma atrodas zem nosaukuma. Ja nav šī BR, tad forma uzreiz turpināsies. Tad, principā, šis BR nav tik būtisks. Galvenais ir šo te short kodiņu saucamo ielikt starp diviem P. Ja mēs gribam ielikt e-pastu, tad mēs starp diviem P liekam email, norādam, ka viņš ir obligāts, varam pārdēvēt email 1, te nevar būt atstarpes vienīgais, tad viens vārds, un tad mēs norādām, ka šī gadījumā e-pasts nav obligāts, un ir ielicies. Tad pierakstam te e-pasts. Telefona numuram mēs varam norādīt, varbūt tās citiem patīk tādu zvaigznīti, kas simbolizē to, ka šis lauks ir obligāts. Tēmu mums varbūt nevajag, atstāsim jūsu ziņu. Principā mēs varam saglabāt, tad šeit ir dažādi varianti, ko mēs varam ievietot, gan linku, gan telefona numuru, vienkārši numuru, datumu, kalendāru, Tad šis datums, kalendārs, lūk, šādi izskatīsies mobilajās ierīcēs. Teksta lauki, drop-down menu, tas ir šādi te menu, kas uz leju, tad izlec. Lai to noformētu arī pavisam vienkārši, mēs varam starp P ielikt šo te drop-down, un to, kas parādīsies šajā te menu, mēs rakstam vienu zem otra uzrakstiņu. Varam ieķeksēt, ka tas ir obligāts, bet šis manā gadījumā 1, 2, 3, 4, 5, bet tie var būt vārdi, kur tad ir jāizvēlās no saraksta. Checkbox, tas ir jāieliek ķeksīti, var ielikt atkal vairākus variantus, es ielikšu A, B, C, D. Un tad arī ir iestādījumi vai atļaut lietotājiem vairākus ieķeksēt vai tikai vienu.
insert tag. Principā mēs formu esam radījuši, šeit ir šī poga ir obligāta nosūtīt, ja. Tātad var vēl te pielikt failu, ja, kapči, tas ir tāds kods, kas jāievada, lai roboti nesūtītu, bet parasti WordPressā to kapču neliek. Tas ir tāds, piemēram, cik ir 2+2, lietotājiem jāraksta, ka tas ir 4. Tāds drošības kods. Te var paeksperimentēt. Tad, ja mēs saglabājam šo formu, parādās shortcodes. Lūk, šis te kontaktforma, kas ir kvadrāti iekavās, un šo te kodu mēs varam iekopēt jebkurā jūsu radītā lapā. Kas attiecas uz e-pastu šeit šo te sadaļu, tad šeit mēs iestādām, uz kurieni tiks nosūtīta forma, tad kā izskatīsies, vai viņš var atbildēt, ja tad atbildes, piemēram, atbildēt uz to un to e-pastu tēma. Tēmu jūs varat paši uzrakstīt, kāda būs, vai arī tiks ņemta tā tēma, kas tiks ierakstīta pašā formā automātiski. Ko jūs redzēsiet tā kā sākumā, redzēsiet lietotāju e-pastu, un tad pati ziņa, kas nonāks pie jums. Ja? Tad šī forma ir domāta jums, tad administratoram, un šeit jūs formējat, kas tiks atspoguļots. Tad mēs redzam, kas tiek izmantots. Tiek izmantots telefons, e-pasts, ja? Tad menu, checkbox, un tad, lai mēs redzētu, mums ir šie te dati vienkārši šādā te veidā šeit jāiekopē, tad kāds būs vēstules saturs, ja? Tad, kas nonāks līdz mums. Šeit jūs varat pierakstīt, ka, piemēram, šī vēstule nosūtīta no lapas, kas saucās X, ja, vai super piedāvājums 555 vai kaut kā savādāk. Tas, lai jūs zinātu, kāda kontaktforma tika izmantot, kurā vietā. Ja. Tad, kas attiecas šeit apakšā e-pasts 2, tad, ja jūs vēlaties arī lietotājiem nosūtīt, piemēram, uz e-pastu paldies, jūsu ziņa ir saņemta, mēs ar jums tuvākā laikā sazināsimies, vai arī nosūtīt tos datus, ko viņš ir ievadījis, tad šādā pašā veidā, kā augšējā tiek noformēta šī te user e-pasts. Bet, principā, tad, kad viņš nosūtīs aizpildīs kontaktformu, nospiedīs nosūtīt, tad parādīsies uzraksts paldies, jūsu ziņa tika veiksmīgi nosūtīta. Ziņas, tad šeit ir šīs te lietas, ko redz lietotājs. Piemēram, ja viņš nav aizpildījis visus laukus, ja, tad mēs varam ierakstīt lūdzu aizpildiet visus obligātos laukus vai kaut kā savādāk, tad ziņas. Principā tas arī ir viss, jā, tad mēģiniet eksperimentējiet, pamēģināsim vēl šo formu ievietot kādā no lapām un pastīsimies, kā tad viņi izskatās, ko tad mēs esam radījuši. Piešķirsim kontaktformai nosaukumu, lai mēs varētu orientēties. Testa forma. Saglabāsim. Un, principā, mēs varam jau kopēt, bet, es aiziešu apakaļ uz sadaļu kontakti un redzu šo testa formu, un kur ir šis short kods. Nākamais es jebkurā lapā šo short kodu ievietoju, vienkārši šādi atjaunināt. Apskatīt. Mēs redzam, ka ir tāda vienkāršotā veidā radīta forma, telefona numurs, kur ir jāieved e-pasts, ja. Var smukāk 1, 2, 3, tas ir šis te drop-down un ieķeksēšanas variants, ja, nosūtīt. Lūk, mēs redzam, ka ir jāizpilda visi lauki. Šo uzrakstu mēs varam izlabot, lai tas būtu latvisks, un to dara šeit ziņas. Lūdzu aizpildiet visus laukus. Saglabājam. Un tālāk, ja viņš nosūtīs, un redzam, ka jau ir latviešu valodā. Šī forma nav īpaši skaista, es ceru, ka jums izdosies radīt daudz skaistāku. Mēģiniet, eksperimentējiet, un ja gribas kaut ko tādu īpašu,
Tad kontaktforma7.com ir oficiālā mājaslapa, kur dažādās sadaļās var atrast dažādas pamācības, papildus, kā veidot dažādas formas, mainīt formu krāsas un tā tālāk. Paeksperimentējiet, ja nesanāks, tad droši ziņojiet, mēģināšu palīdzēt.